tagad ejot uz ķēzera skatu, es arī izstāstīšu šo stāstu par šo te gleznu. Šobrīd gan nav sniegs. Šogad vispār nebija tāds sniegs, lai būtu tik balts, kā ir šeit attēlots. Tātad tikko to dabūju šokolādē veikalā Latvijas Pērles. Kopš Ziemassvētku dienā, man jāstās piezīmēs, kurā dienā, bet tas bija viena no Ziemassvētku dienām. Pagājušajā gada decembrī iegāju kaut kādu lietiņu pirku, lavandas tos meklēju maisiņus, un pēkšņi pie letes es ieraugu šo te gleznu, un man pēkšņi ding, un tā kā apstājās laiks, un es tā glezna ir pārdošanā, es prasu pārdevēju, viņi saka, jā, un tā kā, es varētu, tā kā cik maksājas pēc, viņi pasaka 30 eiro, es vēl vairāk šokā, kas ir 30 eiro priekš gleznas, te jau pati tā kā animu materiāli, principā pavelti, darbs vēl cilvēka. Bet man nav lieki 30 eiro. Šie Ziemassvētki bija tādi, kad man nebija pilnīgi nevienam dāvanas. Un es izgāju tā kā uz to vērtību kopā būšanu ir vērtība, jo, lai pat aizdotos jau pie kāda un kopā būtu, tev tāpat ir ceļam nepieciešama kaut kāda līdzekļi. Un arī eglīti man vairs nebija, un arī man jau vairākus gadus nav. Katrā ziņā es vairs neiegādājos cirstas eglītes, es varu aiziet mežā apskaut eglīti. Jā, atgriežoties, mēs jau tuvojamies šī te vietai. Un es palūdzu, vai es varu atlikt. Viņi saka, vismaz kādu depozītu iemaksāt. Es saku, man būs 5. Nākamgad, izklausās traki, nākamgad tā kā alga. Un tad es varētu, tā kā, viņi saka, vismaz 10% depozītu iemaksājiet. Es uzrakstu uz lapiņas savu vārdu uzvārdu, kad es 5. datumā ienesīšu depozītu, līdz jauniem gadam ienesīšu depozītu. Bet notika tā, ka man tik viss kaut kādas pārmaiņas bija, kad es atcerējos, bet es kaut kur, man tas izkrita. Un ir šis 5. datums pienāk, un es atceros, ka es taču neesmu aiznesis uz to depozītu, bet man tur patiešām bija mašīna grāvī, cilvēks atkal nokļuvis slimnīcā, kas man ir ārkārtīgi dārgs, un man tas viss kaut kur pazuda. Jo, protams, tās tādas, kur ir, šeit ir šis stāsts. Un jā, un es tagad 10. vakar saņēmu algu, tā kā es atceros, man taču, būs, nebūs, noteikti būs pārdota šī te glezna. Un es viņai saku, tie pārdevējai, tādī Ziemassvētku, es saku, tur notika brīnums, tādī vietā, es tur dzīvoju, un tur notika brīnums. Un tā kā, es redzu, ka viņa jūt un tā, bet es neko daudz vairāk nestāstīju. Un tagad šodien tikko es aizēju, ir 11. janvārs sestdiena, un es eju, un es ieraugu, viņa stāv, kas man liekas nākamais brīnums, ka tā glezna tur vispār stāv, ka viņa tur ir. Un pārdevējs saka, sveiki, es atvainojos, es viņai saku, es atvainojos pēc tās glēzniņas, tā kā, bet, man tur notiks tās lietas netika pār. Viņa saka, jūs jau telefonu neuzrakstījāt, bija tikai vārds, saka, tiešām? Man likās, ka es uzrakstīju telefonu. Viņa saka, jā, mēs jau gribējām internetā meklēt. Viņa saka, pēc jums 3 pircēji bija rindā, un mēs tā kā domājam, ja jūs mūs pievilsiet. Es saku, nē, es saku, ak, Dievs, tas nākamais brīnums labējis. Tā kā, un es arī viņai izstāstīju, kas ir noticis, kas notika. Man gan nav saglabājies datums, kad tas notika, un kāpēc man šķiet, tas varētu būt 17. gads, vai toreiz arī es ļoti labi atceros, kā man nāca visu laiku tās iekšējās domas, Jolanta raksti, un es nerakstīju tos, jo man dzīve toreiz bija, uz dzīvību un nāvi, visi tie notikumi, kas bija manā dzīvē toreiz, kā māmiņai, 3 bērnu, mazu bērnu varētu teikt, un es te pat dzīvoju, un šis bija mans vakar pastaigas, un arī bieži es te nācu staigāties, un precīzi šeit, uz šī klucīša, es sēdēju ar šo virzienu, šeit es sēdēju, raudāju, šādi te, ļoti raudāju, un pēkšņi tā kā, tā nebija ziema, kad tas notika, un pēkšņi nebija arī nekāda lielā vējainā diena, bet pēkšņi vienkārši parādās tāda vēja pūsma, viņa reāli pienāk un izdara tev šitā. Un noglāsta vajag, un tev iestājas sirdī siltums, un
pārtraucās tās sāpes, kas tev ir iekšā. Tā kā. Un es te pārdevējai stāstu, kad es to viņai izstāstu, ka man noglāstīja to. Viņa saka, jā, tā var būt jau kā tuvnieks. Nē, tas bija Jēzus. Viņa saka, tieši Jēzus. Saka, jā, tas bija Jēzus, es to zinu. Un es arī iepriekš esmu piedzīvojusi kaut ko, ne tik to vienu. Protams, pēc laika jau tikai viss saliekās kopā. Un tad es stāstu par šo te gleznu, kad es viņu ieraudzīju, tas jau nebija tā parasti. Un šī te pārdevēja saka, tā glezna, viņa saka, jūs pirmoreiz šī veiklas? Es saku, nē. Viņa saka, bet šī glezna šeit stāv jau 5 gadus. Es saku, tiešām? Viņa saka, jā, un pēkšņi, tad, kad arī Ziemassvētkos jūs viņai pieteicāties, pēkšņi uzrodās vēl kāds. Un tā kā bez mazai viņi domāja, ka es esmu iesūtījis, lai pārliecinātos, vai tiešām nepārdos. tā kā jā, un es zinu, ka Jēzus grib, lai es savus brīnumus šobrīd dodu tālāk. Stāstu caur to valodu, kas ir mana sirds valoda, tas ir radošums, tādā veidā, piemēram, šīs te gleznas. Es to pati nekad nevarētu izdomāt tādu scenāriju, nekad. Un šos te notikumus, šo te piedzīvoto, ka mūsdienās tas viss joprojām notiek, nevienu neatstāja nelaimē, nepamēt, mēs neesam vieni. Un, jā. Es nezinu, vai kādreiz tas tirniņas atnāk, bet iespējams. Stirniņas šeit ir tās, es redzēju, ka es esmu iztaigājis te šurp turp visas takas. Esmu daļa no visas šīs te vietas. Un šobrīd es esmu izdomājis, ka šī glezna, sākumā es biju izdomājis viņu dāvināšu Siguldas katoļu baznīcā, bet tā arī būs stāsts manējais klāt. Bet sākumā viņa paceļos. Rītdien es viņu šovakar vedīšu uz Iecavas baznīcu, lai tur mazliet padzīvojās. Tad aizvedīšu arī uz Jēkabu katedrāli. Un skatīsimies, kā notiks, bet, protams, mājas viņai būs Siguldas baznīcā katoļu. Nu tā. Un šeit ir tā īstā gauja. Starp citu, arī šis autors jau nezina, kādēļ šīs gleznas visa viņa dzīve pārmainīsies.